kādas dažas dienas jau gleznas runājas ar mani. Un īpaši šī glezna, kuru es nesen radīju, viņa tādu brīdi stāvēja klusēdama, un tad viņa stāv vienā vietā, un es uz viņu tā paskatos, un tā atkal paskatos. Tad viņa kaut kādā brīdī iespīdās tā, tad šitā, tad viņai tur tādas krāsiņas parādās, un tad viņa vispār maina savu formu. Un liekas, kas notiek? Jo es esmu pieradusi, ka gleznas rodās, top, un tad viņas kādu laiku kaut ko nestāsta, un tad pienāk tāds brīdis. Un tad pienāk tas, ka viņas kaut ko sāk stāstīt reāli. Un es visu laiku domāju, ko viņi man vēlas pastāstīt. Šī glezniņa bija saistībā ar varavīksnes enerģiju, tās kodiem, kā viņa nododās. Un visvairāk šeit, šajā gleznā, kas ar mani runā visu laiku, ir tieši šie fragmentiņi, un tie ir kā kristāla rombiņi, kas kaut ko dara. Un grūti citreiz izstāstīt, kas ir tas, ko glezna saka. Visvairāk, vislielākā ir tā sajūta un tas kods un tas downloads un tas tā programma un tā sistēma, kas tur notiek, tad, kad tu paskaties uz to kaut ko, uz tādu vienu fragmentu, un viņš tevī iesēžās kaut kur iekšā, dziļi. Vai arī tieši otrādā kaut ko nevis iesēžās, bet pēkšņi iznāk ārā, un tad pēkšņi kaut kas ir Un citreiz tā, ka nav jau īsti vajadzības zināt, kas tur notiek, bet ir tā konstantā sajūta, ka tu zini, kad notiek programma, notiek restarts, vai arī pārprogrammēšana, vai arī notiek kaut kāda struktūras maiņa, apziņas kaut kāda līmeņa, tur pārkārtojās, nervozā sistēma arī pārslēdzās, un sapratu, ka kaut kas notiek. Un tā burvība tajā, tā lielākā burvība tajā visā ir tas, ka gleznas atver tevī to DNS, to citu būšanu, citu struktūru. Un līdz ar to tavu kaut kāda nākamā darbība vai vispār dzīves tāds ritējums jau ir iegājies jau pilnīgi citā. Un es vienmēr nebeigšu brīnīties, kā šis ceļš, kā vispār gleznas ienāca manā dzīvē un manā ceļā, un cik daudz viņas ir parādījušas un vispār pastāstījušas. Jo es ļoti bieži dzirdu, ka cilvēkiem ir savi skolotāji, tad gleznas, krāsas, frekvences, to vibrāciju un vispār kopsakarību, kas notiek tad, kad tu kaut ko uzzīmē un kaut ko uzliec vai uz papīra vai uz kanvas, tas ir kaut kas tādā visuma valodā, kuru, reāli pēc tam tikai saproti, ka tu viņu saproti. Un mans lielākais, tā teikt, sev sirdī tāds, es šobrīd laikam gribu pateikt sev paldies par to, ka es tomēr ļāvos tam impulsam, kas atnāca saistībā ar gleznām, par to, kad mēģināt un darīt un paļauties, ka tu kaut kur nokļūsi ar to visu, lai arī pat nezini, kur. Jo mans pirmais tāds impulss bija, ka tas bijusi tikai tādēļ, ka man vajag kaut ko darīt, jo man ir reāls signāls no tā, ka man vajag otas, kanvas, molbertu un zīmēt un krāsot. Beigās tas ir izrādījies ļoti dziļš un transformatīvs un autentisks pasākums priekš manis, kurā es esmu atradusi dziedinājumu, kurā es esmu spējusi varbūt piedāvāt cilvēkiem šādu iespēju dziedināt sevī kaut ko
ja cilvēks ir bijis gatavs, un es esmu redzējis, cik maģiski un būtiski ir brīži cilvēkiem tikai otu, krāsu un to salikumu dēļ un to sajūtu, ko viņš uzliek uz gleznas. Tas viss ir tik brīnumains un skaists, ka citreiz liekas, ka nav nekā patiesāka par šo te, kas man ir šeit rokās. Šī glezna ir tā, kuru es ļoti sen, viena no pirmajām gleznām, kuru es uzzīmēju sev. Protams, es piesēdos un nezināju, kas tas ir, bet beigās tas ir izrādījies, ka to es radu sev un man ir vajadzīgs tas. Kā glezna man pastāstīja, tas ir manam sirds centram, tāpēc arī zaļās krāsiņas atnāca un šie api un vispārējais, kas te notiek. Kad radās šī glezna, man liekas, ka manas sirds telpa sāk atvērties daudz vairāk un plašāk cilvēkiem vispār. Es vēlos nodot, cik svarīgas ir šīs pieredzes, kuras iet cilvēki cauri ar gleznām savām un tām, kuras es spēju iedot arī citiem cilvēkiem un redzēt, cik daudz viņas ir pastāstījušas vispār par dzīvi kopumā, par šo pasauli, man pašai, par to, kā pasaule strādā un kā strādā cilvēka enerģija un viss pārējais. Tie vairāki gadi, nu jau tie būs 4 gadi, kopš es vispār savā dzīvē, ko tādu esmu ienesusi, un tas man ir devis ļoti daudz manā garīgajā izaugsmē un vispār cilvēcīgajā izaugsmē. Tas ir bijis ļoti liels un spēcīgs instruments, kā es mēģināju saprast sevi un saprast vispār cilvēkus. Un vislielākais, ko es gribu nodot, ko man gleznas vispār ir pastāstījušas, ir tas, cik cilvēcīgam ir jābūt pret otru cilvēku, cik pieņemošam un atklātam un sirsnībā un mīļumā sagaidīt cilvēku pie sevis ar visplašāko sirds telpu, lai viņam būtu iespēja vispār priekš sevis atvērties. Jo tad, kad mēs redzam, ka kāds ir atvērts priekš mums, tad mēs arī paši spējam atvērties. Man liekas, ka tas ir tas, ko man vislielākais gandarījums manā dzīvē ir tas, ka es spēju ienest šajā manā dzīvē šo sajūtu, kad es esmu atvērta tiem, kuriem tas ir vajadzīgs un nepieciešams, un spēju arī ieraudzīt, cik tas ir patiesi svarīgi priekš cilvēku, un novērtēt to brīdi, kad process notiek, novērtēt cilvēku, kā viņš iet cauri, cik viņam tas viss ir svarīgi, un tie brīži, kuri varbūt ir gan maģiski, gan sāpīgi reizēm, tos pieredzēt kopā un iziet tam kopā ir ļoti svētīgs brīdis un ļoti liela pieredze arī man pašai. Tāpēc šajā mīļumā, kura šobrīd tā liekas, kad es katru gleznu varētu apskaut kā cilvēku, kā, tās arī burtiskā veidā ir cilvēku gleznas, bet viņas rada kaut ko patiesi svētu. Un man gribās to nodot vēl arvien vairāk un parādīt to, ka šis ir ļoti drošs. Tas tiešām ir drošs veids, kā sevi iepazīt un kā sev kaut ko iedot. Un nevis tāpēc, ka kāds cits to kaut ko izdara, bet tāpēc, ka tu pats ļaujies sev, savam maģikam un savai būtībai vislielākajai, un tu pasniedz sev šo dāvanu.